My name is Sveiciens no Sauriešiem, kur norisinās Latvijas kausa Hard Enduro pirmais posms, kurš ir Firestarter. Kā iet? Paldies, labi. Nu, kas tev uz deguna tur ir uzlīmēts? Plākstīt. Priekš kam? Lai vieglāk elpot. Kā tu jūties šodien? Vismā ļoti pārliecināts. Par ko? Par sevi. Par sevi? Jā. Labi. Trasi apskatījies? Apskatījos, biju jau iepriekš apskatījies. Un kāda ir viedoklis? Šodien būs karsts, ir karsts, putekļains, un tas arī radīs vislielāko grūtību. Vispārējais ir, teiksim, tā vienkārši braucams. Nu labi, vai tu novēlēsi kaut ko saviem, nu tā teikt, komandas biedriem un konkurentiem? Izturīgi. How are you feeling today? Yeah, I'm really good. Weather is perfect, and yeah, in few minutes I think will be start of the prologue. Okay, and did you went to see the track? Yeah, I've been here Friday and checked some track here and some obstacle, and yeah. And what is your opinion about the track? I like it. It's like a playground for a big child. How do you feel today? Really good. Relax, comfort, nice weather. Nice weather. Sun shining. Yes. And how are you feeling about the tracks? Very exciting, especially the ramp. Yeah. Okay. But anyway, I like it. Nice hills. Little bit. Let's see how it goes. Okay. Okay. Then I wish you good luck. Thank you. I might need it. Kā tu jūties? Jūtos labi, forši. Labi, vai tu esi gatavs? Protams. Kāpēc tev liekas, ka tu esi gatavs? Nezinu, ir braukts, ir trēnēts. Jā, trēniņu izbraukuši, forši. Kādi būtu tev galvenie ieteikumi braucot šādos laikapstākļos? Turēt konstanti gāzi, jā. Sajūga kontrole, saķere laba. Labi, un ko tu darīsi pirmo pēc, kad tu nobrauks trasi? Noteikti nopeldēties. This is your first time here? No, second time. Second time. And about this year, what is your expectations? Have fun. Do you like the tracks this year? I don't look the track now, but last year I like it, track. Okay. And what about the weather? How are you feeling about this weather? Beautiful? Yeah, beautiful summer. We can swim. Yes. And I wait For start. Okay, okay. And what will be the first thing you will do after you finish the tracks? I think I go swim. We are like tracking 4-0. Nobody wants to drink beer, the first thing. Ah, okay. Everyone wants to swim. All sponsors looking at the TV and okay. Okay. First thing, I drink Red Bull. Šī nav lielākā fana enduro? Dažreiz, jā. Dažreiz? Jā, šogad Ir kaut kā mums lielākā, ir nesanāk. lielākā. Visi Nu, jau viņu gaidīja. kā mēs jūtamies šodien? Ideāli. Sezonas atklāšanas sacensības šīs. Kā tu jūties par trasēm šodien? Ideāli. Ideāli. Kā tev liekas, kurš tu nofinišēs kvalifikācijā? Nezinu, tā ir loterija. Pirmajā desmitnieka obligāti. Man jau tieši finišē. Un ja nebūs? Mājā nevedīs. Mājās nevedīs. Brauks vēlreiz. Aivar, kā tu jūties šodien? Labi? Labi. Vai tu esi gatavs, tavuprāt? Nē. Nē. Kāpēc? Nu, ādars izaudzis. Pa ziemu maz trenēju. Vai tu domā par aliņu šobrīd? Nē. Par ko tu domā? Nu, kā kvalifikācija nobraukt. Un kā tev liekas, kurš tu būsi? Desmitniekā vajadzētu būt. Kāpēc tikai desmitniekā? Nu,
Tāds tas sports. Labi. Tavi galvenie ieteikumi braucot šādos laikapstākļos? Galvenie ieteikumi. Pārāk nepārspīlēt. Paliks pārāk karsts, tad viss beigsies. Uzreiz ātri. Traki, jā. Kā tu jūties šodien? Šodien es jūtos labi, neskaitot to, ka esmu nedaudz satraumējies, bet visādi citādi. Ko tu satraumēji? Kāju, plecu, visu, ko vien var. Kā tev šķiet, kurš tu finišēs? Nezinu, to tikai viņš zina. Labi, kvalifikācijā? Grūti prognozēt. Varbūt tev ir kaut kāds plāns? Nē, plāns ir vienkārši izbaudīt. Vai tu trenējies uz šīm sacensībām? Nedaudz ir patrenēts, jā. Labi, un pēdējais jautājums, vai tu plāno braukt visos posmos? Es plānoju, jā. Ja nekur nebūs jābrauc prom ģimenes apsvērumu dēļ uz ārzemēm, tad es plānoju būt. Jo tu saproti, ka tu vari dabūt labas balvas? To es esmu dzirdējis, nostāstos. Jā, nu tie nav nostāsti, tas ir interesanti. Pēdējais jautājums no manis. Kad tu finišēsi, kas būs pirmā lieta, ko tu darīsi? Droši vien noslaucīšu muti un izšņaušu deguni. Labi. Aliņš nē, ja? Aliņš noteikti nē. Reku, veselīgie cilvēki. Veiksmi. Kura lielās bicītes? Milja, where are you from? Finland. Finland. Is this your first time here? Yes. And how do you like it? We'll see. Are you excited about today's tracks? Yes, a little bit nervous. It seems pretty hard. Pretty hard. What's the hardest thing? I think the obstacle park. I didn't see the whole lap yesterday, so there is... And do you like here? Yes. Yeah. Māri, es dzirdēju, ka tu pagājuši gadā, kurš bija pirmais, otrais? Nu, tajā hobija klasē paliku pirmais. Piešķīra man pirmo vietu. Okay. Šogad kurā klasē brauc? Sporta klasē braucu. Kāpēc tā nolēmi? Tāpēc, kad es gribu vinnēt. Sporta klasi. Labi, baigi pārliecināties. Klausies, nu ko tad tu esi darījis, lai tu būtu tas pirmais sporta klasē? Braucu ar mociju vienkārši biežāk varbūt nekā parasti. Ko tu parasti dari, kad tu finišē? Padzeros, ja ūdens ir beidzies. Aliņš nē, ja? Nē. Peldēties? Jā, nu. Atmeta! Wow! Tas ir labi, kāpēc? Lai ar moci varētu ātrāk pabraukt. Dzirdat, sportisti? No alkohola! Labi, paldies tev! Es tev novēlu veiksmi. Kvalifikācijā, kurš tu varētu būt? Man nav nejausmas. Labi, par trasēm. Kādas tev liekas trases šogad? Interesanta. Stipri foršāka droši vien nekā pagājušajā gadā. Viņa tehniski ir palikusi sarežģītāka. Līdz ar to vajadzēs vairāk prasmes, tā kā nebūs vienkārši pavizināšanās. Te ir jāmāk. Sapratāt? Ir jāmāk. Вау! Стоп! Как чувствуешь себя сегодня? Великолепно. Великолепно. В каком классе сегодня будешь ехать? Хобби. Хобби. Почему не спорт-класс? Потому что нужно открыть сезон хобби, а закончим спорт. Это твой первый раз здесь? Да, здесь первый. И какие первые... Впечатления? Да. Слишком просто. Слишком просто. Ну, тогда надо было ехать в спорт-класс. Ждем дождя. Молим дождь. Какой будет первый вещь, что ты будешь делать после финиша? Радоваться и поздравлять. Вот, спасибо, первый 1-4, спасибо, удачи вам. Dzirdēju, tu trenējies pie Anetas Silvijas? Jā, trenējos pie Anetas. Cik ilgi jau trenējies? Trenējos būs uz otrs gads. Un vai tev tas palīdz enduro? Jā. Kādā tieši veidā? Viens ir izturība ir ļoti palielinājusies, uz ko arī viņi strādāja, un otrs ir atjaunošanās. Tādā ziņā, kad ļoti ātri pēc sacensībām es jūtos kā cilvēks. Labi, es saprotu, tu esi satrenējies, tad vai tev ir kaut kādas ekspektācijas, kurš tu šodien varētu būt? Šodien es īstenībā gribētu izbaudīt, jo man nav sanācis, kā lai saka, šogad atbraukt vispār. Es vairāk orientējos uz klasisko enduro. Maziņš, kā lai saka, klepus ir, mazas varbūt traumas vēl liek par sevi minēt, bet es šodien vairāk baudīšu. Bet arī, es gribētu teikt, nepadoties sporta klasē. Sporta klasē brauc? Jā, es braucu sporta klasē. Chicken wing brauksi? Es domāju, vienu, jā.
Pieminam, jā? Vienu. Jā. Tā, nu, ja viņš ir sportists, salīdzinām bicīti. Kam ir lielāks? Tev. Wow, viens no elites braucēja. Labrīt. Tomēr uzvilkt to ķiveri. Jā, nu jāpamēģina kvalifikācijā. Kas tā tāda ir? Stēba. Kāpēc tādu nopirkt? Nu, visi runā, ka ļoti ērti ķiveri. Nu, kādas ekspektācijas, kurš tu būsi? Oi, nē, man ekspektācija nav vairāk kā treniņš. Šodien būs karsta diena un nezinu, ko gaidīt. Cik bieži trenējies? Regulāri. Ko nozīmē regulāri? Nu, reizi mēnesī. Ar to ir pietiekami, lai brauktu sporta klasē? Protams. Galvenais, lai sarkanie Labi, kas būs pirmā lieta, ko darīsi nofinišējot? Padzeršos ūdeni. Wrong answer! Šī ir tā pirmā reize? Otrā reize. Un kā? Nē, normāli. Kā tu jūties par trasi šogad? Labi, es sapratu, ka ir līdzīgi pagājušajam gadam, kaut kas bišķi pamainīts otrā virzienā, bet man patīk savs laiks, labi saģerbos. Kā traucies? Bišķiņa esmē. Veiksmi! No, jā! No, lidos! You look very nice. Yeah, thanks, but I am a little bit angry because I crashed once and I lost a lot of times. What happened? I don't know. Just crashed. But how was the track? Track was dusty a little bit, but okay. You are really fast. Thank you. Okay. I try to be. Yes. Good luck. Skatos rezultātus un ko es redzu? Tu esi pirmais. Tā sanāca. Kā tev tas izdevās? Pastāsti savu noslēpumu citiem jenotiem. Mierīgi nobrauc, bez liekas steigas, bez kļūdām, stulbām un sanāca kaut kā savā ritmā. Sapratāt, bez stulbām kļūdām. Jā, tieši tā. Labi, un kā tu jūties tagad pēc kvalifikācijas un brauksi lielajā īstajā trasē iekšā? Labi, sanāca visvairāk laika atpūsties tagad un startēšu pirmais un būs brīvā. Šobrīd pirmā vieta, ja šitas ir jenots vienkārši, respektīvi, ja tevi apdzen Pfeifere, tad tu viņam esi parādā gan bezalkoholisko alus kasti, gan alkoholisko alus kasti. Ja viņi man neapdzen? Jā, nu tad ko es esmu parādā, saka? Izdomā. Alus kasti? Kas tev kārojas? Nu arī alus kasti. Yes. How are you feeling after the qualification? Better. Better. I see you are more relaxed. Yes. And how was it? It was okay. I don't really like soft sand, so that part. Why is that? It's hard. Okay, so I think you are in a good place because we heard that there is a lot of wrong mistakes riders are making. So yeah. Okay, so I wish you good luck in the main track. So good luck.
skatos, kad ir finišs. Jā, ir finišs. Un kā mēs jūtamies? Super. Īstenībā es domāju, ka būs sliktāk. Sākums bija nenormāli, tā kā tā saule bija augšā, bija nenormāli smagi. Nenormāli, tā kā viņi nokrita un tur bišķi paveicinājās uz otro stundu. Tad tā mazliet aizgāja. Bet tad tas kopējais spēks sāk uz beigām iet nost vispār un tad tāda, ja ne gluži izdzīvošana, bet uz to pusi. Jā, tā bija. Galvenais, kā māca pro raideri, kad beidzas spēks, vajag pārņemt rokas otrādā. Šitā. Tā tu darīji? Jā, šitā rokas vai bez rokām, tad iet labāk. Tad nepiekūst rokas. Gāzi viņš stiež. Jā. Tagad jābrauc nopeldēties, kā teica, pēc finiša. Ar visu ekipēju. Labi. Un ko tu darīsi? Es iešu kompāniju sastādīšu. Peldēsies, jā? Ar aliņu rokās. Ar aliņu. How are you doing? It was hard. No, I crashed in the few meters there, but it was good. At the end, it was good. It was full condition. Yeah. But it's finished. I'm happy. You are happy? Yes, of course. How was the track? It was hard. It was a lot of riders. It was on the hard lines. Okay. And then it was traffic, but you must have tried some other lines. But at the end, I am in the one piece. I am happy in the finish line, and we will see what the result. Are you happy with your performance today? Yeah, first and second lap I had a little bit stressful, and I was a little bit tired, but now the last 3 laps was really good. I pushed to the end, and yeah, I really want to know what is my result. Yeah, we want to know too. Klausies, tervetes čeks. No. Kā tu jūties? Tu neizties baigi pārgurs. Pirmais aplis bija ļoti. Kāpēc tu neesi sasvīdis? Man liekas, esmu. Novelc ķiperi. Nē, netīk visu. Bet nē, pirmais aplis ļoti grūti bija. Bet tagad, cik tu kopā aplis nobrauc? Man liekas, ka šis bija 3. 3 apaļ aplis. Labi, tu esi priecīgs par šo trasi? Trasa bija baigi labā, baigi grūtā. Šeit, ka grūtāk nekā pagājuši gadu. Nezinu, laikapstākļi, saule. Bet tu kopumā esi apmierināts ar savu sniegumu? Ar sevi, jā. Neesmu īsti trenējies, tāpēc 3. Kāpēc tu netrenējies? Nebija laika. Kāpēc nebija laika? Darbs daudz. Nu labi, ko tagad darīsi? Atpūtīšos un, nezinu, vai drīkst teikt, augstu tervetīti. Tervete! Jā. Triālists, bet brauc enduro. Galīgi traks esi. Pa bišķim jau vajag palikt trakākam laikam. Stāsti, kā tev gāja? Es gribētu teikt, ka man gāja priekš. Es atvainojos! Priekš tā, ka es neesmu daudz trenējies, man gāja ļoti labi, manuprāt. Priekš sevis es par sevi esmu tiešām priecīgs, ka es nobraucu līdz galam visus apļus. Cik apļus tu nobrauc beigās? Godīgi sakot, es tā īsti nezinu, vai es izskaitīju pareizi. Bet kaut kādi 6 vai 7 bija. Tas taču ir daudz? Man arī tā liekas, it kā pusstundu viens aplis, varbūt bišķi mazāk 25 minūtes. Bija kaut kādas lielas kļūmes šodien? Principā pirmajā aplī bija vislielākās kļūdas, jo bišķi nezināja trasi. Brauc dažās vietās, vienā vietā vienkārši tik ļoti ātri pārkrit pāri par ragiem, ka vispār nesapratu, kas notika. Daudz vispār kriti? Īstenībā laikam 2 reizes tikai. Un visi kalni man likās ļoti vienkārši. Es biju šokā par tiem, kad vienā kalnā tikai 1 reizi netika ar pirmo. Tad es saprotu, ka mēs tev redzēsim arī pārējos posmos. Protams. Es zinu, tu jau noteikti grib tās balvas dabūt. Bet, protams. Jo mēs dzirdējām, ka būs labas balvas. Tieši tā. Nu labi, ko tu tagad darīsi? Tagad es laikam iešu kaut kur atrast ļoti augstu ūdeni, jo man liekas, esmu uzkārts līdz kādiem 130 grādiem tāds. Žēl, ka lietutiņš nebija, vai ne? Jā, tas īstenībā pietrūk būt forši atvēsinājumi. Kā tev gāja? Slikti? Kāpēc? Tad nevajag braukt kā jenota. Jā, vai ne? Tieši tā. Nevajag valtu kā nokrist un tad sāk no sūdīgas vietas un tad grūti. Bet tu taču saka, tu trenē? Nē, es netrenēju. Mīļie, viņš netrenēja. Nu labi, kas bija tās galvenās kļūdas, ko tu vairāk nepieļaus nākamajos posmos?
Nu, nezinu, jātrenē. Labi, bet tad tu trenēsies. Tu man apsoli. Jūs tagad dzirdat, jā? Viņš man apsoli, ka viņš trenēsies. Nu, šis izskatās pēc mūsu, varētu teikt, uzvarētāja. Laikam, ka nē. Kāpēc nē? Es vēl neesmu redzējis rezultātus, bet es dzirdēju, ka 3. Nu labi, bet tu esi trīniekā. Nu, tas jā. Labi, stāsti, kā tev gāja šodien? Labi gāja. Kaut kā pirmajos 2. un 3. aplī kalnos nokritu, bija jāceļ mocis, viņš pazaudēja ritmu, saguru, bet tad atkal bija 2. alpa un aizgāja jau labi ritmiņā. Kāpēc nokriti, kas samisējās? Priekšā braucēja, apstājās kalnā un tad man arī bija jāapstājās. Kopumā trase, kā tev šodien patika, vai tu vispār izbaudīji? Es izbaudīju, jā. Bija ļoti forša trase. Un piedalīsies arī nākamajos posmos? Obligāti. Kāpēc tu piedalīsies nākamajos posmos? Tāpēc, ka es triāls esmu, man jāpiedalās. Bet tu negribi balvas dabūt? Nu arī balvas, jā. Jā, taču sola labas balvas. Tas arī, jā. Nu, klausies, tu noteikti redzēji kaut kādus krūtos kadrus. Es Edgaru redzēju. Kādu Edgaru? Nu tavu Edgaru. To vilciņu. To vilciņu, Jēnotiņu. Un viņš bams un šitā un apstājās strauji. Gan jau speciāli, lai tu varētu nopildēt. Jā, pēc tam pats iesmēja bija labi. Un bija vēl kaut kāda krūta? Nē, vispārreiz bija tā, kā parasti. Bet, nu labi, kā tev, kā skatītājiem, piemēram, trases šodien šajā posmā? Feina. Feina varēja būt kaut kur eļļiņa vēl noliet, lai vairāk slīd un vēl viss kaut kas tāds. Nu, tad vajadzēja lietutiņam. Jā, nu vai lietutiņš vai paņem atrabotačku un... Mēs tev redzēsim arī citos posmos. Redzēsim, jā, gan jau, ka jā. Nē, nu, ja tur būs meži, tad jau jā, jo tad tu atkal atradīsi. Jā, tad es uz sēnēm. Jā, ja tur ir sēņu un meži, tad es būs. Nu, tā, būs piepildījies tas, ko tu teici. Ko es teicu? Es jau aizmirsu. Nē, nu, ka tu labi nobrauks pirmais. Priekš sevis esmu pirmais, jā. Nu, labi, nu, kopumā, nu, kā gāja? Grūti, sarežģīti. Tas bija pats grūtākais? Fiziskais. Jau taču ir fiziskā sagatavotība. Nē, es māku tikai ar moci braukt, jo fiziskās sagatavotības man nav. Labi, un kas tad ir jādara, lai uzlabotu to fizisko sagatavotību? Nu, laikam, iespējams, uz sporta zāli jāiet iespējams. Iespējams, kāpēc tikai iespējams? Es nezinu, varbūt tās esmu pārāk vecs. Nu, kurš tu esi? 11. Gribēju 10. tikt iekšā. Nesanāca. Bet, nu, revanš nākamajā posmā? Protams. Piedalīsies taču? Nezinu, uz pensijā iešu. Bet tu dzirdēji, ka būs baigi labās balvas, ja piedalās visos posmos? Jā, bet es jau 10. netieku. Nu, bet varbūt nākamajā posmā tiks 10. Noteikti, jā, centīšos. Labi, kopumā tev patika trase šodien? Nu, jā. Kas tev vislabāk patika? Kas vislabāk patika? Tu atceries vispār kaut ko? Man patika pasēdēt pie ezera un tā bišķiņa apstākļā. Padomāt par dzīvi. Jā, man tas ļoti patika. Es apsēdos, iebridu ūdentiņā, noskaloju. Tāda romantika, klausies. Jā, pasēdēju, padomāju minūtes 10, tad es devos 10 minūtes, tas ir daudz! Es zinu, jā. Tāpēc tāpēc viņš arī nav tajā 10. Ļoti grūti. Nu, stāsti, kā tev gāja šodien? Pirmie apļi baigi smagi. Visiem smagi es tā dzirdu. Baigais karstums, nezinu. Jau krāsas sāk mainīties, melnbaltais ieslēdzās. Un pēc tam, nu kas tad... Salējām ūdeni bišķiņu vai muguris, un kad viņš aizgāja, lēnāk garā aizgāja. Pēdējā apļi vispār gāja labi, tikai dodiet kalnus. Beigām bija labi. Tad es saprotu, ka šodien vislabāk tev patika kalnu uzbraucieni. Protams. Kā tramplīns? Labs. Easy. Tas taču kukojas. Nu labi, jūs jau redzējāt. Jā, izlacēja abi divi. Vai mēs tev redzēsim nākamajā posmā? Protams. Lieliski. Un tevi? Protams. How was it? It was very nice. Very nice. Yes. Okay. How do you feel right now? Good. I think that I would have liked to continue riding. Seriously? Yes. How much laps did you ride? Only one and a couple of checkpoints. Why is that? I don't know, I'm slow. We will have the next event. Will you come? Maybe, I will consider it. Okay. We are very grateful to see you here in this event and we really hope to see you in the next events. Okay. Es dzirdēju, kad izstājāties. Jā, izstājos. Kas tad notika?
Nezinu, sāpļi sākumā, ja kaut kas visu laiku ķīlēja, motorā kaut kas skanēja, nevarēja saprast, kas tas ir. 5 reizes apstājos, neko neatrada. Un tā uz apļu beigām tās skaņas bija tik traks, ka es vienkārši braucu malā, jo kas zina, labāk ātrāk izstāties, nekā pēc tam tur visu remontēt. Kas tad beigās ir? Kā es konstatēju, tad aizmugurējām ritenim visi gulti sabiruši, bet tad jāstais tas un jāstais vai motorā nav problēma noklāda. Bet, kopumā, kā trase vai izbaudīja, tik cik tu varēji braukt? Jā, trase bija braucama, patīkam braucama, saķerīta, viss bija forši, bet, ja tev apli sākumā visu laiku kaut kas prātu grauž, ka kaut kas nav īsti labi, tad bija ļoti grūti saņemties, sakoncentrēt. Mēs dzirdējām, ka dalībniekiem, ja brauks tātad visus posmus, būs baigi krutās dāvanas. Varbūt tu vari pateikt kaut ko par šīm dāvanām, lai braucēji vairāk saprotu, kas tad viņus sagaida. Bez komentāriem. We have today a lottery with some different prizes, and one of the category is the most spectacular performance. But it could be anything. It doesn't have to be the fastest rider or best rider. It can be something that is performing very good. And I think that your performance today with a broken leg still keep going in the track was worth that we will give you some prize. This is your best performance prize. Thank you. Nice. Thank you very much. It was really tough. Painful, but I needed well deserved. Thanks, sir. Perster Fagenduro sauriešu karjerās. Trešā vietā 89 numurā Igor Cimatīvs. Ieguvis 48 punktus. Otrā vietā šeit sauriešu enduro sacensībās Firestarter. 73 numurā Vilis Seizāns. 57 punkti! Un absolūtais čempions šeit 2024. gadā 19. maijā sauriešos ar 35. numuru. Pirmo vietu izcīnā agrīn 5. Šeit Firestarter Fagenduro sacensībās sauriešos. Trešā vietā ar 2. numuru Kristaps Čilis. 79 punkti. Otrā vietā cilvēkam no kaimiņiem. The second place Renē Ģermāk. Un tā, pirmā vietā, the first place, number 10, Miko Bode, Misakevska!